šajā saulainajā dienā. Šodien mēs esam pie Es mīlu kafiju filiāles Valmieras ielā. Dosimies iekšā un intervēsim manas pašās kolēģītes. Ko tu labāk dzertu? Katru dienu kā sūdīgu kafiju vai vienreiz nedēļā dzertu kā izcilu kafiju? Es labāk dzertu vienreiz nedēļā vienu izcilu kafiju. Ok, un tu varbūt paskaidrot savu viedokli? Es labāk izbaudu to mirkli vienreiz nedēļā, nevis katru dienu šaubītos par savu izvēli. Tagad mēs dosimies pie manas priekšnieces, kas arī ir mana māsa. Ko tu mums noskaidros ar ko ne? Domā par šo jautājumu. Tu nedrīkst nākotnēt pārāk nekārtības. Sveiki, sveiki, Sanija. Man darba galvas šādi neizstāst. Izcilu kafiju vienreiz nedēļā. A, kāpēc? Vispār jau no svarīgām lietām dzīvē ir jāatsakās, par kā viņas vajadzīgas. Mēs tālāk dosimies pie manas kolēģītes, kas ir mainījusi savu amatu jau kaut kādas 5 reizes, bet nezinu, ko viņš šobrīd dara. Šī ir Aneta. Nu, bet izcilu. A, kāpēc? Vienreiz nedēļā. Bet kāpēc? Kā? Nevajag dzert sūdīgu kafiju. Ar jums bija kopā Līja Magdalēna Renberga un ar šo arī mūsu intervijas noslēdzās. Bye bye! Kāpēc?